Drosme. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir drosme. Ir 3 veidu cilvēku drosme – akla, pasīva un dinamiska. Akla drosme neskaita izmaksas, līdz tā šausmu satriekta nonāk aci pret aci ar rēķinu. Pasīva drosme ir gribas spēks, lai pieskaņotos realitātei, lai kāda tā būtu. Dinamiska drosme ir gribas spēks ne tikai pieņemt realitāti, bet konfrontēt to ar citu, paša veidotu realitāti. Ir arī 4. veida drosme, ne cilvēciska, bet dievišķa. Dievišķa drosme nāk no dzīvošanas Dieva iekšējās klātbūtnes apziņā un atklāsmes, ka viņš ir vienīgā realitāte. Dzīvo vairāk viņā, jo nekas un neviens nevar aizskart to, kas tu esi patiesībā. Un tātad noskatīsim afirmāciju drosmei, skaļi, klusāku, čukstus un visbeidzot tikai mentāli, un tad lūkšanu. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens man nevar kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens man nevar kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Un tātad atkārtojot afirmāciju tikai mentāli, koncentrēt uzmanību punktā starp pusacīm. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Es dzīvoju Dieva bezgalīgās gaismas aizsargāts. Kamēr es palieku tās sirdī, nekas un neviens nevar man kaitēt. Un tātad kopā noskaitīsim lūkšanu. Es raugos uz tevi pēc sava spēka, kungs. Turi mani cieši savās mīlestības rokās. Tad jebko, kas notiks manā dzīvē, es pieņemšu ar prieku.